Vārds Olimpiskās sporta ģimenes galvai Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Raimondam Lazdiņam. Labvakar, augstu godātais valsts prezidenta kungs. Labvakar, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze. Labvakar, ļoti cienījamā ministrs kundze. Nominanti, sportisti, treneri, visa sporta saime, skatītāji un viesi. Atceroties visu, kas piedzīvos 24. gadā, jāsaka, tas patiesi bija gads, kuru mēs nekad neaizmirsīsim. Gads, kas bija piepildīts ar izaicinājumiem, mācībām, uzvarām un zaudējumiem. Pāri visam ar mūsu sportistu apbrīnojamo neatlaidību, vēlmi būt ātrākajiem, stiprākajiem un labākajiem ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Man pašam šis gads sporta pasaulē ir bijis īpašs. Kā vispilgtāko notikumu es atceros Olimpiskās un Paralimpiskās spēles. Šo neaptverami skaisto brīdi, kad devāmies uz pasaules lielāko sporta fórumu ar milzīgu deksmi. Lai arī mūsu delegācija nebija liela, katrs sportists jau bija mūsu sasniegums, un aiz viņiem stāvēja spēcīga, uzticīga komanda. Ģimenes, treneri, draugi, ārsti, sponsori un līdzjutēji. Tieši viņu mīlestība un atbalsts padara šo ceļojumu tik īpašu. Sēžot sporta arēnās līdzās pasaules līderiem, es ar lepnumu pārstāvēju mūsu mazo, bet neaptverami spēcīgo Latviju. Kādreiz teica Evalds Valters, mēs esam maza tauta, sīka saujiņa, bet tā ir graudu sauja, tās nav sēneles. Šie vārdi sasaucas ar mūsu pārliecību. Katrs Latvijas sportists ir kā vērtīgs grauds, kas parāda mūsu stipro gribu un darba spējas, talantus un raksturu ceļot mūsu valsts vārdu pasaules sporta virsotnēs. Šis gads ir prasījis daudz, gan izturību, gan spēju pastāvēt par sportu un tā nozīmi. Sports nav tikai ceļš uz labu veselību un spēcīgu ķermeni. Tas ir mūsu identitātes stūrakmens. Tā ir iespēja pašrealizācijai un kopīgas lepnuma sajūtas veidošanai. Diemžēl šis gads ir nesis arī zaudējumus, kas dziļi skar mūsu sirdis. Sporta pasaule ir zaudējusi sev tuvos un īpašos, zaudējusi netaisnīgi agri un sāpīgi. Tomēr šie cilvēki nekur nepazūd. Viņu pēdu nospiedumi būs jūtami vēl ilgi. Šie zaudējumi mums atgādina par dzīves trauslumu un to, ka mūsu lielākā vērtība vienmēr ir cilvēki. Un noslēgumā mums jājūtas lepniem, atspoguļojot 3 zvaigznes, nesot Latvijas karogu Olimpiskajās spēlēs, dziedot valsts himnu. Tie ir mirkļi, kuros mēs visi apzināmies sporta patieso spēku. Tas mūs vieno lepnumā par sarkano karogu, kas plīvo par mūsu galvām. Lai šī sajūta turpina iedvesmot arī turpmāk, lai gan klātesošie, gan skatītāji pie TV ekrāniem vienmēr atceras, ka sportistu centība un panākumi nav tikai viņu pašu uzvara, bet visas tautas lepnums. Mēs esam vērtīga graudu sauja. Paldies jums visiem par darbu, par atbalstu un par iedvesmu. Paldies! Paldies Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Raimondam Lazdiņam.